Laižam tālāk. Dodamies uz Latgali. Latgalē 3 lielākos novadus - Daugavpili, Rēzekni, Ludzu. Skatīsimies lauksaimniecības zemju cenas 2026. Tātad laižam tālāk uz... Tā, viss pareizi. Tagad ir. Laižam tālāk uz Daugavpils novads. Daugavpils. Pēc novadu nedod. Varbūt tāds nav. Kas notiek? Daugavpils. Rakstīt. Daugavpils novads tāds nemaz nav. Labi, sāksim ar Rēzeknes. Rēzeknes novads. Rēzeknē ir novads, Daugavpilī nav. Kā to saprast? Skatīsimies pēc tam kārtēm. Sāksim ar Rēzekni. Tātad Rēzeknes novadā lauksaimniecības zemju cenas. Tātad nofiltrēsim visus filtrus pareizos. Zemes lietošanas veids lauksaimniecības zeme. Rēzeknes novadā, gada laikā 291 darījums ar lauksaimniecības zemēm. Diezgan daudz. Skatīsimies, cik no tiem 40 plus bāļu kvalitātē. 40 plus balvas, tas ir tāds labs kvalitātes zeme, kā jau es visos pārējos video minēju. Redzam, samazinājās uz 100 darījumiem, bet tāpat ļoti daudz 100 darījumi gada nogrieznī ar ļoti kvalitatīvām zemēm Rēzeknes novadā. Labi, paskatīsimies lielākās, apjomīgākos pārdotās platības 67 hektāri. Aiziet, šis mums ir jāņem vērā. Vienmēr apjomīgāko darījumu es gribu ņemt vērā, jo tas daudz par ko liecina, un tā ir objektīva cena. 67,4 hektāri pārdoti par 3204 eiro hektārā. Paskatāmies kārti, droši vien atkal ērti piebraukšana. Tas vispār ir Latvijā. Bodrovka, Atki, Belobabina, Leščinki, Pustinka, Zabolotje. Tas Latvijā vispār? Tiešām. Viss kārtībā. Viss pareizi. Tātad šis te šeit pa šo ceļu un lūdzu piebraucam ērti piekļuve un 67,4 hektāri pārdot par 216 000 eiro Rēzeknē. Rēzeknes novadā Silmalas pagastā. Skatāmies tālāk. Kaut kādus labus darījumus mums jau izsjāt. Šādu mēs arī nevaram neņemt vērā, tāpēc, ka tur ir 58,6 hektāri pārdoti par 2811 eiro hektārā. Redzam, Latgalē vēsturiski lētākais, pēc manas plašās pāris gadu pieredzes nekustamo īpašumu jomā, tieši lauksaimniecības zemēm, kad es strādāju, Latgale vienmēr ir vislētākais lauksaimniecības zemes. Arī redzam šeit jau 3200, 2800 eiro par hektāru. Skatāmies, kas vēl mums iedosim kaut kādu pacelsim cenu. Šis izstāsts bišķi kaut kas dārgāk, arī ne 2100 tas ir. Labi, paņemsim dārgāko, kas mums ir dārgākais. Šie arī bija dārgākie. Īsti neko mēs te dārgāk nevaram. Tā arī ir 21 hektārs. 21 hektārs, 3100 eiro par hektāru Rēzeknē. Bet viens jautājums, kāpēc es nevaru Daugavpili? Daugavpilī taču ir savs novads. Vai ne? Mēģi. Daugavpils. Kas notiek? Pastīsimies Googlē. Daugavpils novads. Daugavpils novads bija 2009. administratīva teritorijas reformas gaitā izvietot pašvaldība Latgalē un Sēlijā. Un kā tā tagad viņš sauc? Daugavpils novads šodien. Paprasīsim robotam. Kā sauc Daugavpils novadu šodien? Robotu, kaut ko tu saproti?
bijušo Daugavas novadu, Augšdaugavas novads. Nu, labi, Augšdaugavas novads, nezināju. Augšdaugavas novads. Redzi, mūžs dzīvo, mūžs mācies, kaut ko iemācījāmies. Augšdaugavas novadā, jā. Augšdaugavas novadā 84 ražīgi darījumi ar 40 baļu skalā. Darīja lauksimniecības zemēm. Un 288 darījumi kopā. Labi, iesim atpakaļ uz auglīgajām zemēm. Nu, ņemsim vērā atkal šo te varano 62 hektāri pārdoti par, bet pats tas lēti diezgan tur būs. Tik lēti 2828 eiro par hektāru. Karte, Augšdaugavas novadā. Jā, šeit jau pavisam pie lielāka ceļa ērtāk izskatās piebraucama. Ok, labi, skatāmies tālāk. 31,9 hektāri. 31,9 hektāri pārdoti par 3300 hektārā. Un pastīsimies vēl vienu darījumu Augšdaugavas novadā. Daudz darījumu 60, 80, bet ļoti daudz darījumu 84 ar 40 baļu skalā vērtību. Kādu es sludināju var apstīties intereses pēc. Tiek pārdots 17,7 hektāri, 50 auglības punkti. 50 auglības punkti. Nu, šis tajā jāņem vērā. Mums arī ir 17,7 hektāri pārdoti par 3500 eiro hektārā. Labi. Ir labi. Tā, un ja man kāds paprasītu Augšdaugavas novada vidējo cenu šodien, tad es arī viņam atbildētu. Lielākais darījums bija noticis pavisam nesen. Lielākais darījums bija noticis 18. jūlijā 25. gadā. Tas ir 2828 plus 3300 plus 3500 ir dalīts uz 3. 3200 eiro par hektāru. 3200 eiro par hektāru. Savukārt Rēzeknē mēs neaprēķinājām, fiks arī Rēzeknē sarēķināsim. Rēzeknē izskatās, ka mazliet dārgāk, bet arī ļoti tuvu. 3204 plus 2811 plus 3100 ir dalīts ar 3. Mazliet lētāk kā Daugavpilī. 3038 eiro par hektāru. Nu ko, dodamies uz Ludza. Ir Ludzais savs novads, tas būs pārsaukts kaut kā Ludzas novads. Ir Ludzas novada dodamies, skatāmies Ludzu 11.08.2025. Dārgākais darījums, nevis dārgākais, bet, kāpēc viņš man to pirmo rāda? Tāpēc, ka cena augstākā, viss skaidrs, dārgākais darījums. 21,7 hektāri. Lūdzu, 21,7 hektāri Ludzā maksājas 4000 eiro par hektāru. Pastamies karti. Viss arī ērti piekļūstams, noteikti no šejienes liels gabals. 21 hektārs. Jā, Ludzā skaidrs, reku vēl viens darījums. 36 hektāri, šis jau būs stipri lētāks, man liekas. 36 hektāri. 36 hektāri. 6 hektāri. 2052 eiro hektārā. Labi, skatāmies tālāk, kas mums vēl rādās interesants Ludzā. Ļoti lēti, pasties, tev arī kaut ko dabūt 5 hektārs par 15,000, 9 hektārs par 21,000. Ambrožī, paskatīsimies. Ambrožī pārdoti 8,9 hektāri. 8,9 h par 2360 eiro hektārā. Un šeit, kas mums sanāk Ludzā mums sanāk 21,74 plus 36,6 plus 8,9 ir 6,2. Kaut ko nepareizi sadarīju. 4000 plus 2052
plus 2360 ir dalīts uz 3. 2804 eiro hektārā. Nu, ko, cienījamās dāmas un kungi, tas bija 4 raidījumu maziņš tāds cikliņš. Nē, jā, 4 Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale. Un esmu nonācis pie tā paša secinājuma, ko katru gadu. Dārgākais Latvijas novads ir Zemgale, Bauska, Jēkabpils, Jelgava. Bauskā top 3 darījumi 12,000 eiro hektārā, pārdot 16 hektāru zemes, 10,500, 10,250 eiro par hektāru, pārdot 70 hektāru zemes gabalu. Ļoti, ļoti labs indikatīvs darījums, uz kam var ticēt. Vidzemes pusē Jēkabpils vislētākais, Jēkabpilī vidēji var zemes gabalu pa kādi 5-6 tūkstoši eiro hektārā dabūt, bet arī lielie darījumi Jēkabpilī bija 4,300 par hektāru, 4,700, Jelgavā ļoti dārgi, protams, 13,900 par hektāru, 11,300 par hektāru, pārdot 72 hektāri par 11,300 hektārā, 80 hektāri pārdot precīzi par 11,000 hektārā. Vidzemē dārgākais novads vidēji pēc manas matemātikas sanāca Madonā, tur 43 hektāru gabals pārdots par 3,750 eiro hektārā, 30 hektāru gabals pārdots par 4,600 eiro hektārā. Un otrajā vietā dārguma ziņā, trešajā vietā bija Vidzeme, otrajā vietā dārguma ziņā viennozīmīgi Kurzeme. Kurzeme tādi darījumi, kā Dienvidu Kurzemē patiesībā bija arī darījums par 12,900 eiro hektārā. Mēs mazliet kloķīti iegriežam arī zemgaliešiem. Tukuma pusē bija 7,200, 8,400, 8,400 par hektāru. Talsu pusē bija 8,700, 4,100 par lielu gabalu, 3-4 hektāri. 7,186 eiro par hektāru, 16 hektāru gabaliņam. Dienvidu Kurzemē arī vairāk, Dienvidu Kurzemē arī bija viens darījums par 10,000 hektārā. Tā kā šodien viss skaidrs, vienmēr darīju top 4 sekojoši. 4. vieta Latgalē, piedestāli 3. vieta Vidzemei, 2. vieta kurzemniekiem un pats dārgākais reģions Latvijā, kā vienmēr Zemgale, kur darījumi līdz pat 13,930 eiro hektārā uz 20 hektāru lielu darījumu. Tā kā, dāmas un kungi, paldies par, ka uzklausījāt mani šajā dienā. Spiediet subscribe, spiediet like, novērtēšu tādu darbību no jūsu puses un centīšos vēl labāk jums sniegt informāciju. Vislabāk!